Visi apkārt runā par mākslīgo intelektu. Cik tas mums daudz var dot ikdienā, kā katrai organizācijai vajadzētu to izmantot, ceļot produktivitāti un veicot digitālo transformāciju. Nu, un galu galā par to, kādus tad draudus mums tas ikdienā varbūt var radīt. Bet kas tad īsti ir mākslīgais intelekts? No kurienes tas tāds uzradies un gal galā, kā mēs to katrs patiešām varētu izmantot savā labā ikdienā? Par to mana šodienas saruna ar IT ekspertu Lauri Vāveri. Viņš mums atbild tādos teikumos, kā cilvēks veido teikumu, kā šito dabū gatavu. Viņš ar vienādu pārliecību te var stāstīt pilnīgu taisnību un ar tikpat lielu pārliecību un ar piemēriem un atsaucēm pilnīgus melus. Tur nelieto vārdu, tur lieto vārdu halucinācijas. Man dod tik izvērstas atbildes, ja, un skaidrā latviešu valodā un sakārtotas pa punktiem, ja. Harry Potter stilā runājot priekš vientiešiem, priekš burviem, jā, ir pilnīgi citādāks, kas galīgi nav līdzīgs. Vai šis mākslīgais intelekts kaut kādā veidā mūs pārredzamā nākotnē var kaut kā apdraudēt? Nu, sveiks. Sveiks. Man tev prieks atkal redzēt šeit studijā. Jā. Man ir šodienas tēma ir par mākslīgo intelektu, un man liekas, ka tur ir daudz visādi jautājumi, jo mēs par šo tēmu dzirdam no rīta un vakarā, ja, un pēdējos gados ārkārtīgi daudz, ja, un droši vien, ka skatītājiem arī varētu būt interesanti par šo tēmu paklausīties. Vispirms es pateikšu, jā, paldies tātad Smart ID par šī podcastu sērijas ideju un par atbalstu, jā, pateicoties viņiem, tātad mēs varam šādus informatīvi izglītojošus podcasts veidot. Pirmais mans jautājums, jā, laikam, kas īsti ir tas mākslīgais intelekts, jā, kur pieminu visu laiku rītā vakarā? Jā, labs jautājums, bet ja es pārformulētu jautājumu teikt, kas īsti ir zilonis, ja, te var neietu viegli atbildēt. Šeit ir tāpat, ļoti novienkāršojot. Dators, ļoti novienkāršojot. Jā, bet viņš dara kaut ko savādāk, laikam nekā visu laiku ir darījis. Jā. Ja ņem par pašiem pirmsākumiem, tad līdz ko sāka parādīties, kaut kas līdzīgs modernai datortehnikai, tā uzreiz akadēmiskie cilvēki pamanīja, ka tas, kā mēs viņus lietojam, ir viens veids, bet būtu daudz pareizāk, ja būtu cits veids. Un tas veids, kā mēs lietojam no pašiem pirmsākumiem, mēs šai elektroniskai iekārtai tā kā iedevām programmu, kur bija aprakstīts no sākuma līdz beigām, viss, kas viņai jādara, un beigās viņa, protams, ļoti ātri iedeva rezultātu, bet precīzi pēc tās programmas, kādu mēs iedevām. Un uzreiz bija skaidrs, ka būtu daudz efektīvāk, varbūt ne visos, bet ļoti daudzos pielietojumos būtu daudz efektīvāk, ja viņa pati izdomātu to programmu. Mēs tikai pastāstītu, ko mēs vēlamies. Izklausās šausmīgi labi, jā. Jā, un tad tā doma bija tāda, ka, ja tas izdotos, tad jau tas būtu intelekts. Protams, piekabināja to vārdu mākslīgs, jo tā kā, paturot to dabīgo cilvēkam. Mhm. Labi, jā. Es atceros vēl kaut kādos 80. gados, ja, tur bija zinātniskās fantastikas tur filmas, ja, man liekas, ar Giorgio Moroderu mūziku vēl, ja. Saucās kaut kā kopā elektriskajos sapņos, man liekas, tā dziesma bija, ja, un tur arī bija, kā tur dators, ja, tur dažādas cilvēkam raksturīgas darbības veids, sauksim to tā, ja. Tātad tur kaut ko tur viņam var prasīt, un viņš kaut ko tur uzrakst, kaut kādu mūziku spēlē un tā tālāk, ja. Kas ir tas, kas tad tagad ir panākts? Jā, tur mazliet tā kā par to vēsturi, mazliet jāparakājas, galīgi mazliet, ja, bet tie paši pirmsākumi kaut kādi 50, ok, vienmēr var kāpties vēl atpakaļ un atrast vēl tur gandrīz vai koka griežamo kaut ko, bet tādi puslīdz, jā, bet puslīdz, jā. Tātad tur ir tie vārdi, vismaz, Ķūrings, jā, viņu arī pieskaita pie celmlaužiem, jo viņš bija iesaistīts šajās pirmo mašīnu idejās. Bet tas pirmsākums, ko tā var iezīmēt, ka vismaz termins ir tā brīža, ir 50. gadi. Pagājušā gadsimta 50. gadi, ap to brīdi tiek arī šis termins mākslīgais intelekts parādās, līdz tam nebija, tas ir konkrēti cilvēka izdomāts, viņš vienā konferencē vienkārši saka, man kaut kāds apzīmējums jālieto, un es lietošu šo, ja.
Un tā kā cilvēks ir autoritāte tajā konkrētajā vidē, nu, tad tas arī aiziet. Ja. Vēlāk, protams, tas nodara diezgan lielu, nu, tā vismaz tiek uzskatīts kaut kādu kaitējumu, tāpēc, ka nu, tur ir runa par intelektu un mākslīgu, un tajos 50. gados, 60. 70. Nu, patiesībā arī līdz par šim gadsimtam par intelektu tur diezgan tu nosacīt varēja runāt. Ja. Vai ir tāda zinātnieku sapņos, jā, būtībā zinātnieku sapņos, viņi redzēja prototipus, viņi tā kā no tā prototipa varēja izfantazēt, ka ja tikai būtu tās jaudas, ja tikai būtu, nu tad būs, ja. Bet tas, ko viņi varēja nodemonstrēt, bija Dambretes spēles noteikumi, nu, kuri puslīdz, ja, gandrīz varētu arī noprogrammēt, ja, kas nav varbūt. Ja. Un arī tas viss attīstījās tādā veidā, tādā diezgan lielā uzplūde, atplūde. Ja. Tad, ja tajos 50, 60 bija milzīgi sapņi, tūlīt mēs visi lidosim kosmosā, tūlīt būs mākslīgais, viss tūlīt būs, tad atliek, ja. PSRS tūlīt dzīvos komunismā, tas viss ir tas pats laiks, ja. Tur mēs varam pa viņiem pasmieties, bet tajā brīdī tie cilvēki tā domāja, karš bija beidzies. Ja, Amerikā bija milzīga pārticības pieaugums. Citur visur varbūt kaut kā savādāk, bet arī tas laikmets bija. Jā, un tad nāca 70. 80. kur mākslīgam intelektam faktiski arī bija pagrimums, ja, kur akademiskās aprindas tur kaut ko tur ņēmās, ja, bet tā lielā nauda un politika netraucēja viņiem, ja, viņi varēja nodarboties, ja, paši ar sevi. Un tad tie skaļākie sevi piesaistīja ap 90. To mēs tā kā arī esam jau dzirdējuši. Vismaz mēs esam tā paudze, ka konkrētais tur IBM dators uzvar šaha čempionu. Jā, bija tāds stāsts. Jā. Tur tā kā nebija tieši piekabināts klāt mākslīgais intelekts, tur bija kaut kāda konkrētā datora brands un tā viss, bet būtībā jau viņš spēlē pēc tiem principiem. Bet tas, ko mēs tagad ar to saprotam, ir kaut kas vēl cits. Tas, ko mēs tagad saprotam, ir šī gadsimta sasniegumi, iepriekšējās 10 gadus, pirmās 10 gadus teorētiskie, un pēdējo 2-3 gadu kaut kādi vienkārši revolucionāri izrāvieni. Tāds, ka it kā līdz tam nekas nebūtu bijis. Jā, un jā. Ar ko saistīts, ka tieši tajos pēdējos gados tas izrāviens tāds milzīgs sanācis? Tie principi tika sarušināti, sagatavoti vadošajās universitātēs pirms tam. Bet liela daļa no viņiem balstījās uz to teorētisko ideju, bet, lai to ideju pārbaudītu, vajadzēja tādas skaitļošanas jaudas, kādas vienkārši nav. Viņas neeksistē dabā. Un tad pēkšņi sanāca, ka mūsdienās, jau es domāju, gadus 30 ir paudzes spēlē videospēles. Un tie ir ļoti, ļoti labi pircēji, tie virza tirgu. Un es esmu izkritis no tās paudzes, un es tur pazaudēju to saikni, ja, bet tā sajūta, kas bija kādreiz, bija tāda, ka noteikti jāpērk jaunākā videokarta, jo tad tur ekrāns ātrāk pārzīmēsies, un ar vecāko uzvarēt nevar nekādīgi, ja, tāpēc, ka es neredzu, kā tur tas pretinieks tur pārvietojas vai kā. Un bija ļoti, ļoti, ļoti lieli ieguldījumi tīri šajās te grafiskajās kartēs tajā laikā viņas sauca. Ja. Tieši grafiskajos procesoros. Bet būtībā grafiskie procesori. Un viņu galvenā funkcija bija darboties ar ļoti ātri, ar lielu datu apjomu. Vienveidīgi, bet ātri un ar lielu. Tad tas, ko viņi tur lieto jēdzienu, masīvu paralelitāti. Tas slikts tulkojums no angļu valodas. Bet tad tu nevari reizināt 2x2, lai cik ātri tu nedarītu, ja tu to dari. Pēc kārtas nekas labs tur nesanāks. Ja? Tev ļoti, ļoti jāpalielina tie ātrumi, lai būtu jēga. Bet ja jūs esat 10,000, kas reizina 2x2 paralēli, ja? Nemaz to ātrumu tik ļoti nevajag pacelt, lai tie apjomi būtu lieli. Ja? Un šim te video it kā šaurajā pielietojumam izstrādātajai aparatūrai atradās elegants pielietojums tieši uztrāpījus tām mākslīgā intelekta vajadzībām paralēli ātri rēķināt. Paralēli ātri rēķināt. Ir pat konkrēta firma, kas pašlaik tur palika vienkārši stāvus bagāti. Ja?
Ja, jo viņa ražo šīs videokartes, kas sākumā bija domāts patiešām videokartē, tad tur to video griežam nost, tas video bijis, nebijis, ne jau video, tas svarīgs tas procesors, jā. Jā, es saprotu, runā pa Nvidia. Jā. Nu, tas bija tagad tur tā kā Tieši visi ieguldam Nvidia, jo tur saistībā mākslīgo intelektu, ja tagad viņi būs tie galvenie. Ne? Un tad notika tāds tā kā brīnums, ja mēs ņemam, un tas brīnums ir tāds tā kā masticams, bet viņš tā kā notiek. Ja mēs ņemam tos principus, pēc kādiem bija aprakstīti šie te mākslīgā intelekta, pamatprincipi, kā aprakstīt, un tajā brīdī, kad viņas pielietoja mazā mērogā, tas viss, tā bija tā kā rotaļlieta, ja, kā tu pagrozi lelīt, viņa pasaka, tur kaut ko bēbē. It kā, bērnam ļoti jauki, bet, pieaugušie tā kā pasmaida, vai ne? Bet tajā brīdī, ka notika šis te milzīgais mērogojums, tad pēkšņi kvantitāte pārauga kvalitāte. Un pēkšņi lelīte izrādījās gudra. Es tagad izklausās, izklausās, kaut kā tā, bet es saprotu, ka tur ir apakšā, es domāju, vienkāršam lietotājiem faktiski gandrīz neiespējami saprotami principi, ja, un kaut kādas tādas lietas, kuras... Nav tik traki. Pašā apakšā ir ļoti vienkārši. Pašā apakšā ir kaut kas līdzīgs tā kā datoros. Arī mēs nekad nelietam datoru tādos principos, bet varbūt kāds ir dzirdējis tādu vārdu bits, no angļu, kaut kāda mazākā vienība, kas vispār tur datoros kaut kas ir, kas... matemātiķi saka, ka viņi var ieņemt tur nulīti vai vieninieku, divus tā kā stāvokļus, elektriķi saka, kas pa muļķībām, tur ir 3 volti un 0,4. Un vēl var būt citi skati programmētāji, vēl kaut kā citādāk un tā. Jā. Šeit ir tāds pats, ir minimālā vienība, viņi lieto jēdzienu preceptors, bet var lietot arī, paņemt no cilvēka pasaules teikt neirons. Ja? Un viņš pats par sevi ir, viņš ir, vienkārši izskaidrojums. Viņā nav nekā sarežģīt. Viņš ir ļoti, ļoti vienkārši. Viņam ir kaut kas ieejā, viņam kaut kas izejā, ja? Viņā ir iekšā kaut kāda funkcija, kā viņš pārveido ieeju par izēju, un šīs funkciju nosaka, tā kā svari, kuru, tā kā, muziķiem, ka vecās laikos bija potenciometri, kā varēja pieregulēt. Tad tās ieejām var pieregulēt svarus, kas veidot caur to funkciju izējot izēju. Tā. Viss. Vienīgais šādi būtu, tad viņu skaits varētu būt miljonos. Un viņu ieejas arī varētu būt daudz. Tur nav runa par miljoniem, bet tās nav 2, un tās varētu būt vairāk. Un viņi var būt slēgti par virknē milzīgus apjomus un dziļumā. Vienalga izklausās sarežģīti. Jā, izklausās sarežģīti, bet pats tas elementārais, tas pats tas... Nē, elementāri jau apakšā tas pats, kas tur datorā ir iekšā. Ja, viņš tika realizēts caur jau tiem datoru elementiem, jā. Un tas arī ir viss. Tu viņam vari iemācīt, kad, ja ieejā ir, šeit ir tur tāda vērtība uz vienas ieejas un uz otras vērtības ir šitāda, pieregulējam svariņas, kad izējā ir cita vērtība. Viss viņš ir apmācīts. Turpmāk, kad būs šīs 2 vērtības, būs arī. Labi, bet tas nav tas, ko tu, man liekas, pats teici, kas saucās ekspertu sistēmas, ja, tātad, ja mēs iedodam, ja, kad... tā kā tas ir medicīnā, ja, pie analīzēm, ja, tad, ja mums ir tur tāds rādījums, vai ne, tur šitādam, ja tur parametram asinīs un tāds tam un tāds tam, ja, tad visdrīzāk, ja tā teikt, ir tāda un tāda slimība cilvēkam. Jā, tu jau ej tajā laukā, kā viņu apmācīt, kāds ir tas veids, kā mēs iegūstam kaut ko liederīgu, jo šitas bija tāds, pilnīgi, bet tieši tāpat no bita, arī datortehnikā, liela labuma nekad nav nevienam. Ja? Un šeit arī tas pats, kā viņu... Bet tas būtībā sanāk, izklausās pēc tā, ka tas sanāk, tā kā cilvēks jau to, tas ir tā kā programma, kurā brīdī notiek šī te paša apmācīšanās. Jā, tas algoritms, kā mēģina to darīt, ir līdzīgs kā cilvēku bērnam. Mūsdienās saka, ka pieaugušie mācās visu mūža izglītību. Ja? Tas algoritms ir tāds, ka mēs varam šo preceptoru milzīgu apjomu
protams, tur ir speciāls algoritms, tur tā matemātika ir sarežģītāka. Ja? Bet pieņemsim, ka mēs varam viņam pastāstīt, ka ja tev uz tavām divām ieejām ir šādas vērtības, tad piergulējam, tad pareizā ir šitāda. Ja? Labi, bet tā jau ir pagaidām programmēšana vienkārši. Jā, mēs viņam pastāstam, ka ja tas, tad tas, ja tas, tad tas, ja tas, tad tas. Un būtībā tā ir eksperta sistēma jau. Jā. Jā, tātad cilvēks viņu noskaņo. Protams, iespējams, tas cilvēks lieto kādus palīgrīkus. Bet tas ir tas, ja tev ir tāda rādītāja asinīm, tad tas izējas rezultāts ir, kur diagnoze. Un tas pievienotā vērtība no šādas sistēmas parasti ir meklēšanas ātrums. Jā. Vienkārši cilvēks fiziski, pieņemsim kaut kādu daktiloskopiju, ja, kur ir pirksts nospiedumi pārliek uz nezinu, es patiešām nezinu, cik parametriem, bet pieņemsim uz 50 parametriem iegūst no pirksts nospiedumi, ja, un cilvēkam viņus pārmeklēt ir laikietilpīgi. Savukārt mašīnai, daudz ātrāk, bet būtībā viņi strādā kā eksperts sistēma, viņi vienkārši ātri salīdzina no iepriekš ielādētajām pareizajām atbildēm. Jā. Intelekts sākas tajā brīdī, kad mēs varam veikt sākuma apmācību un dot iespēju šai mašīnai, jeb šim programmai, jeb šim konstrukcijai tālāk pareizo rezultātu noskaidrot pašai. Protams, brīnumi tā tas nenotiek. Tad vadoties no tā, kas viņam ir savadīts no lielā apjoma jau, saņemot nākamo paraugu, bet kuram nav pateikts, kas tas ir, var pārmeklēt, atrast līdzīgāko un pieņemt pēc varbūtībām, ka šis ir vislīdzīgākais tam. Vai tā ir pareiza atbilde? Man patika tas tavs salīdzinājums, ko tu man esi jau stāstījis iepriekš, ja, par to, kā bērnam stāstīja, ka tas ir suns, ja. Jā, tieši, labi, tur pirksts nospiedums redz, kur salīdzina, bet bērnam tā arī saka, ja, ka, ja tas bērniņš ir galīgi, ja, tad, tas ir suns un tas ir tētis. Un turpmāk ir piekarinātas etiķetes. Vēlreiz parāda, tas arī ir suns, un tas arī ir suns. Ja? Un tad, kad viņš redz 4. suni, tad viņš jau var izdomāt, ka tas laikam ir suns, ja? Jo viņš ir līdzīgs kādam no tiem. Ja viņš rāda uz mammu un saka, tētis, tad mamma uzmet lūpu un saka, nē, mamma. Mācību procesā parādījās jauna lieta, kļūda, kuru vajag koriģēt, tad jāpapildina zināšanas, izmantojot kļūdu. Kļūda šī gadījumā gan nebija paša noskaidrota, bet viņam to pateica. Jā. Nākamais līmenis ir, kad viņš kļūdu pamanītu pats. Pēc viņa rīcībā esošajiem uzkrātajiem datiem. Tas ir vislīdzīgāks tētim, bet tas nav tētis. Tātad tas ir svešs onkulis. Jā. Jā. Un ja viņš to pats var atšķirt un pats noskaidro, ka līdzīgs tētim, bet nav tētis, tātad onkulis numur 1, onkulis numur 2 un tā tālāk, jā. Tātad tieši tā viņš jau nodarbojas ar pašamācību. Mākslīgā intelekta tas mērķis ir kaut kas ļoti līdzīgs. Tā ir tā, kas saucās tā mašīnu mācīšanas. Deep learning, jā. Tas ir panākt. Tātad sākumā tu viņam ļoti palīdz, tu dod tos sākuma uzstādījumus, viņš regulē tos potenciometrus, atceroties. Bet tad ir viens brīdis, ka tev ir jādod viņam iespēja pašam, bet nepilnībā brīvi, bet ik pa laikam koriģējot. Ja? Līdz iespējams viņš pārsniedz, kā jebkurš labs skolnieks pārsniedz savu pasniedzēju. Tas, ko es esmu dzirdējis, kad, lai lai tas mākslīgais intelekts kļūtu gudrāks, ja, viņam ir vajadzīgs milzīgs datu apjoms. Tas ir tas, ko tu saki. Tas ir tieši tās. Bet tas ir tieši arī cilvēku bērnam. Mūs moca 10 gadus skolās. Kāpēc tik ilgi, ja, tāds liels dzīves posms tiek tērēts? Tāpēc, ka informācijas apjoms ir milzīgs. Un mēģinot viņu iestumt pirmklasniekam, ir pilnīgi skaidrs, ka nesanāks. Ja? Un šeit ir tas pats, citādāki rīki, citādāks ātrums, citādāki varbūt tie, bet pat paši principi tie paši. Precīzi tie paši. Jā, tad faktiski tas ir kaut kas, kas ir kārtējo reizi tehnoloģijās nošpikots no dzīvās dabas. Ja tas pats preceptors, ko es te lietoju, brašu to nosaukumu, dod Dievs, ka es būtu, es neesmu paskatījies akademiskajā latviešu tajā, iespējams, ka viņš ir citādā kaut kā notulkots. Ja, tas jau arī ir nošpikots tīrā veidā no
Vai Dievs, ko tikai nešpiko no dabas, visas labākās lietas, sākot ar es nezinu, diafragmu, tā teikt, šo te atvērumu, aizvērumu fotoobjektīvam, kas ir nošpikots no cilvēka acis, jeb saliekamais lietussargs, no kukaiņa kājas, kā viņš tur salok, šausmīgi daudz jau visu kaut ko špiko, tad sanāk, ka šis faktiski ir nošpikots no tā, kā arī cilvēka prāts strādā, vai ne? Jā, viņš ir ļoti līdzīgi tie principi, arī tas, kas ir pagājušās 10 gadus, tur ir tāds speciāls algoritms, kas nebija līdz tam, kurš ir tagad pamatā visiem šiem lielajiem valodu moduļiem, visiem tiem, tas, ko mēs tad pēdējos 2 gados visi tā, gudri runā, un atbildes pareizes, tas ir iepriekšējās 10 gadas algoritms, kas to paši vien lieto, visu to paši tikai ir izdevies precīzāk, ja runāt cilvēku valodā, tad uzlabot apmācības procesu. Tā mēs mācījām vienā veidā, tagad mēs uzlabojām apmācības procesu un rezultāti mūs patiešām pārsteidza. Uzlaboja apmācības procesu, man uzreiz nāk prātā jautājums, kā tu domā, vai varētu uzlabot apmācības procesu arī dabīgiem intelektam cilvēku bērniem? Es domāju, tā nav mana. Tīri teorētiski. Teorētiski noteikti, jo tas algoritmi, tie elementi, kas tur tiek lietoti, vismaz vārdiski, mums ir ļoti saprotam. Tur tas galvenais ir attention mehanisms, uzmanības piesaistīšanas, jeb uzmanības pievēršanas, labi, te nezinu, kā tur pareizi notulkot. Un tā doma parasti, kā tu rāda, ja tev ir teksts, piemēram, grāmatas lapus, visi mēs esam lasījuši tekstu, kas varbūt nav ļoti, ļoti interesants, un ir jāpiepūlas, lai tiktu līdz beigām, jā. Un arī, vai arī kaut kāds attēls, kurā ir, attēls, kaut kas, nezinu, nav svarīgi pat, iespējams, tur ir 1000 detaļu, mūsdienu attēlā varbūt pat miljoniem, jo tur jau tomēr pikseļu skaits pietiek, un tad tur varbūt, un tas apmācības procesa uzlabojums ir, kā nelasīt lapusi, bet kā izlasīt no šīs lapuses to, ko atcerēties. Kā neapskatīt miljonus pikseļu, bet kā no miljonus pikseļiem atrast sev zināmās riņķa līnijas, kas veido seju. Tas ir tas uzlabošanas process. Jo viens darba ietilpīgums būtu ņemt visus, ja mūsdienā ciparotais attēls, kas ir milzīga vienkārši datu plūsma, tur, lai atrastu kaut ko, tas ir milzīgi darba ietilpīgi. Bet ja tu kā cilvēks paskaties uz attēlu, tu uzreiz ieraugi neku seja. Tad kā mašīnai palīdzēt atpazīt, par ko vispār. Iespējams, ka šeit ir seja un tur ir cita seja. Tas arī ok, bet tā ne visus miljoniem pikseļus. Priekš kam? Piemērs ļoti saprotams, pareizi. Mēs jau neskatāmies pa vienam punktam, miljoniem punktu, tā teikt, mēs paskatāmies, mēs ieraugam kopā, un tā ir seja, tas ir suns. Un ja mums kaut kas ieinteresē, iespējams, mēs varbūt varam pievērst tam mazliet vairāk uzmanības, bet pirmajā brīdī mēs, tā kā... Atkal jau špikots no dabas, vai ne? Burtiski, un tas ir iepriekšējās 10 gadus tādi, piegājieni, kuri tagad parādīja to izrāvienu, to milzīgo izrāvienu, kad tad, kad tu spēji no teksta izvilkt, par ko ir runa, tu vari pēkšņi atbildēt uz jautājumiem, par ko ir runa. Un tava atbilde ir nevis visa teksta citēšana, kas ir bezjēdzīga, bet viens teikums, par ko ir runa. Un pēkšņi to var izdarīt nevis kāds tur ļoti izglītot cilvēks, kas ir daudz lasījis, bet mašīna. Kur arī daudz lasījusi. Kura gan arī ir daudz lasījusi. bet tas, darbs viņai tāds. Darbs viņai tāds, tas pagaidām tas ļoti dārgi izmaksā. Bet iespējams, ka tas ir, mērogi jautājums, ka jebkura jauna tehnoloģija sākumā ir ļoti, ļoti, ļoti dārga. Labi, tā mums bija teorija, ļoti filozofija par mākslīgo intelektu. Kas ir tās lietas, es pajautāšu vēl varbūt pēc tam arī par to, teiksim, kaut kādā tādā biznesa skatījumā, kur tas varētu būt, bet mums kā vienkāršiem, tā teikt, tur datoru vai kaut kādu viedierīču lietotājiem, kur mēs pašlaik to varam izmantot visticamāk? Šīs te jaunās iespējas, visiem ir dzirdēts, tur ChatGPT,
Jā, tas praktiski liela daļa no viņiem pa velti pat pieejami, pat jāmaksā nav. Nu, rezultāti ir labāki, vismaz tiek solīti, ja piemaksā, jā, tur tā tie, bet principā var lietot jebkurš, tas pat nav naudas jautājums. Jā, nu es esmu pamēģinājis, ja, teiksim, tur uzdot kaut kādu jautājumu, man liekas, ka tur pa kaut kādu vitamīnu lietošanu vai kaut ko tādu, ja, man dod tik izvērstas atbildes, ja, un skaidrā latviešu valodā un sakārtotas pa punktiem, ja. Nu, man sanāk, ka tas lielais ieguvums šobrīd man kā lietotājam ir tas, ka man ir nevis, teiksim, nu, jāmeklē tas Google, ja, un jāmeklē pa daudziem dažādiem informācijas avotiem un pašam jāvēl kopā, bet ka es uzdodu viņam cilvēku valodā jautājumu, un viņš man iedod savilkumu, nu, ko laikam jau iegūst no visām tām pašām vienlapām. Jā, viņš viņus izlasīja, bet izmantojot to pašu uzmanības pievēršanas algoritmus, viņš ne tikai izlasīja, bet arī saprata nav, spēja kaut kā noformulēt īsos kopsavilkumus mašīna lasāmā veidā savās kaut kur datubāzē. Un tajā brīdī, kad tavs jautājums sakrita ar šiem te, viņš viņus vienkārši tev sakārtot, iedeva atpakaļ. Tu to pats varēji izdarīt, nav nekādi šķēršļi, tu varēji lietot meklētāju, apskatīt, izlasīt pirmo lapu, izlasīt otro lapu. Es domāju, ka pie 5. 6. tu būtu jau kārtīgi piekusis, bet aptuveni tu informāciju tu būtu dabūjis. Jā. Nu, tātad faktiski šis te mākslīgais intelekts tajā ChatGPT izpratnē, ja, mums dod lielu ieguvumu meklēšanas ātrumā. Ļoti ātru kopsavilkumu par dažādām tēmām. Bet kā mēs tikko to apkopojumu tā kā izrunājām, varbūt, ka varēja pamanīt to āķi, kas viņā slēpjās. Kuru tu domā? Jā, tas āķis ir tāds, ka es izlasu to lapusi, pieņemsim, ja es tur runāju par to Latviju, to attēlu paskatos. Man ir skaidrs, tas ir par to. Ja. Tu izlasi, mums sakrīt domas, tas ir par to. Bet iespējams, ka vēl kādam ir citas domas. Viņš arī izlasa to pašu, bet viņa domas ir citas. Un tas ir tā, un vēl trakāk ir, kad tu izlasi, un kaut kas tā kā pietrūkst. Tu no loģikas tak zini, kas jāpieliek klāt. Es zinu, kas jāpieliek klāt. Bet varbūt kāds cilvēks pieliek klāt ne to, jo viņam ir cita iepriekšējā tā apmācības sistēma. Pieredze, jā. Man gribas domāt, ka lielākā daļa vakcīnu satur kaut kādu risku, bet tas iegūms ir lielāka riska samazinājums. Pie kaut kāda riska, kas ir pilnīgi cits, ka varbūt blaknes, kurš jā. Bet cilvēkiem ar kaut kādu citādāku iepriekšējo apmācību, ja viņas mazāku apjomu, ja lielāku apjomu, grūti pateikt, bet citu, jā. Ir cits viedoklis. Viņi tos riskus nobīda citādāk. Viņi uzskata, ka tas blakņu risks pie tam, kamēr tas attiec tikai uz viņiem, tas būtu kaut kas viens, jā, viņi to lemj par citiem cilvēkiem, jā, ka tā blaknes ir lielākas nekā tas iegūms. Mēs lasām vienu un to pašu. Mums ir viens un tas pats informācijas avots, bet kaut kas iepriekšējā mūsu apmācībā mums dod citu atšķirīgu rezultātu. Un šajos te mākslīgā interneta rīkos, kas veido šīs ģenerētās atbildes, ir iebūvēts šis pats triks. Tātad viņš ar vienādu pārliecību tev var stāstīt pilnīgu taisnību un ar tikpat lielu pārliecību un ar piemēriem un atsaucēm pilnīgus melus. Tur nelieto vārdu, tur lieto vārdu halucinācijas. Jā. Jā. Atkarībā no tā, ko viņš ir lasījis. Jā. Protams, jā. Tajā brīdī, kad tu viņu palaidi brīvā vaļā, tu viņam palīdzi, tu viņam sākumā pārbaudi, bet tu pārbaudi vien retāk un retāk un retāk. Beigās jau tu vispār viņš jau, tā jau pati jēga bija, ka viņš pats. Jā. Bet tur kaut kur viņam ļoti viegli var aiziet arī sāņas. Tātad mēs varam teikt, ka tas risks ir, ka viņš mums iedod atbildes, kuras var gadīties arī aplamas. Ja? Izskatās, ka īsti viņas būs pilnīgi pārliecinošas, jo tas ir šīs mašīnas algoritms. Tev dos izvērsts pa punktiem par atsaucēm, kuras iespējams neeksistē. Bet, ja es, teiksim, viņam prasu kaut kādas atsauces, viņš man iedod, ja es to lasīju tur un es varu aiziet un apskatīties, tad faktiski es varu pārbaudīt, vadoties jau tālāk. Jā, viņš tev pats palīdzēs sevi pašu apgāst.
tur nav lepens. Tā īpašība, tā īpašība nav. Tie, kas ir programmētāji, tie ar šiem te rīkiem ļoti labi zina, ka tu vari paprasīt uzrakstīt programmas kodu, kas dara to un to. Šie te rīki vienalga, ChatGPT, tur ir arī Google'iem, ka ne labāks, ja? Viņš tev iedod. Tu paskaties, tu saki, nevar labāk. Protams, ka var. Tu vari teikt, ka tev nepatīk 12, 13 rindiņi, būs citādāk, ja? Tātad, tas jau ir tomēr šīs te, vismaz pagaidām ir šī te mašīnas priekšrocība, kad, mēs kā cilvēki tomēr, mums ir tas emocionālā bagāža, es tā kā atbildēju jau, kāpēc vēlreiz, ja, to pašu vai kā, jā, bet mašīnai tas nav. Tātad iespēja, kad faktiski mums tikpat viegli var stāstīt arī kaut kādas aplamības, ja, ja mums var iedot atsaucas, tad mēs varam pārbaudīt, kas to ir teicis, kur tas ir publicēts, ja, lai būtu kaut kāda droši vien, lai mums rastos lielāka pārliecība, ka tam var ticēt. Un tālākais jau droši vien ir cilvēka izpratne par savas kompetences robežām. Jā, protams. Ja cilvēkam šķiet, ka viņš zina visu labāk par visiem, ja, tad jau atkal, ko viņam prasīt tur tādam ChatGPT, vai ne? Šis rīks vislabāk palīdz tiem, kas aptuveni zina atbildi. Ja tu aptuveni zini atbildi, bet gribi precīzāku, izvērstāku, tad tas ir tev instruments. Ja? Jā. Ja tu galīgi nezini to tematu, tā ir pirmais lasījums. Kā pirmais lasījums dara, bet vajag pārbaudīt. Labs formulējums. Jā, tātad, ja mēs tēmu zinām, viņš mums var palīdzēt, ja tā teikt, to neprecizēt, un mēs arī tad droši vien precīzāk zinām uzdot šos jautājumus. Mēs droši vien precīzāk viņus uzdevām, arī varam pakoriģēt, ja mums šķiet, ka kaut kas nav gluži. Jā, bet ja mēs pilnīgi neko nezinām, mēs sakām parādi man, ja tā teikt, ne bildi ar ziloni, ja, un ja mums nav ne jausmas, kas tas tāds ir pa zvēru, un viņš mums rāda zaķi, ja tā teikt, ne kaut kādas kļūdas pēc, ja tā teikt, mēs pieņemam, ka zilons izstās šādi, ja garām ausīm un ļipu, ne? Jā. Labi. Vai mēs vēl kaut kur, teiksim, ikdienā kā patērētāji varam kaut ko izmantot saistībā ar to mākslīgo intelektu? Šī te ātrākā informācijas meklēšana, ja, tas ir tāds tā kā baigais lielais iegūms tīrus produktivitāti. Profesionālā produktivitāte vairāk, ja, kā patērētājiem tas tā kā varbūt, Man ir bijis arī kaut kādi jautājumi, ko es uzdodu. Tu saka, varbūt, jā. Bet arī jau, es jau kaut ko tomēr esmu dzirdējis, man kaut kāds, es vismaz nojaušu, ja tā teikt, kad, šādam vitamīnam, ja tā teikt, kāda būtu pareizā dienas deva, ja. Viņš man dod pietiekami izvērstu atbildi, ja, un tas faktiski kaut kur sakrīt pat ar to, ja, ko man ir dakteris teicis, ja, un man sanāk, dakteris līdz šitā, ja, tas, bet reku vēl, ja tā teikt, tur jaunākiem, mazākiem, varbūt bērniem, tur mazāk, tur lielākiem, vairāk, ja, tas viss jau uzreiz šķiet arī gana ticami. Ja. Ļoti daudz, kur piemin, ja, tur ar mākslīgo intelektu veidotās tur bildes, ja, un kaut kādus video, kas ir tur tie dziļviltojumi, ja, kad mēs varam pielikt, ja, tur es nezinu, Amerikas prezidentam, ja, tur ka viņš kaut ko vispār citu ir teicis, ja, un viņa balsī, ja, un viņš stāv tur tajā tribīnē, ja, reku viņš teica, tagad šito viņš nekad to nav teicis, ja. Tas ir precīzi tas pats, tikai otrādi. Tātad, ja mēs, tas transformeru algoritmus, viņš, tāpat kā viņš var analizēt, balstoties uz attention mehānismu attēlu daļas, viņš viņu var arī montēt no šīm pašām daļām kopā, bet mazliet citādāk. Aizstājot daļas stilistiski vai aizstājot daļas, izmantojot citu vārnīcu, bet tādu pašu. Tad salikt Trumpu tikai, Van Gogha stilā, ja. Lietot Van Gogha stilistiku, bet, prezidentu Trumpu uzstrājoties, ja bijušo prezidentu Trumpu uzstrājoties. Trumps un Van Goghs tur ar ausīm uzreiz, ja man asociācija. Nē, kaut kā sāk abiem ar ausīm. Nē, bet būtu, tas strīpojums, ja, jo izmantot to stilistiku, bet no šiem elementiņiem, kas veido, tur
Raksturīgi tā. Bet, nu, te kaut ko pilnīgi sintētiski, bet tur, ja tas var būt tuvāk dzīvē, ja, tā, nu, tuvāk, nu, te vienkārši pagrābjam Bet tas arī ir kaut kas tāds, kas ir pieejams, teiksim, nu, patērētājiem, jā, tas ir pieejams. Jā, tas gan, man liekas, viņi lielākā daļa šitie ir maksas, jā. Tas vienkārši dēļ resursu ietilpība, bet varbūt kādu var atrast arī, nu, bezmaksas, es tā nezināšu. Man liekas, kaut kādu lietot, nu, zini, man liekas, ka viņi kaut kur man reklamēja kaut kur internetā, ja, kad, nu, reku, kā tu tur var bildes dabūt, ja, un man vajadzēja kaut kādu vienu bildi, ja, uzģenerēt, ja, un jā, viņš bija gatavs, ja, tā teikt, ja, es neatceros, vai viņam bija jāiedod kaut kāds paraugs vai kaut kas, ja, un tā viņš man tur kaut ko, ja, tur no tā, ja man bija jāuzraksta, ja, kādiem elementiem tur jābūt, ja, un viņš man kaut ko lika kopā, ja. Tur gan bija tā, ka bez maksas, ja viņš man dienā vienu vai divus varēja salikt. Jā, tāpēc, ka tas ir vienkārši resursu ietilpīgi, jā. Man dēls, teiksim, mēs šogad laibojām pa upi un, nu, sakrita slikts laiks, lietus līja, ja? Un nu, kā lietas līst, un nekāda tur tā laibošana tāda arī ne, ja? Bet, nu, viņš izmantojot šādu pašu rīku, ja? Sakomponēja, ja tā drīkst teikt, ja? Sastrādāja. Es pat nezinu, kādu vārdu ir jālieto, ja šī gadījumā, nu, kas ir tā cilvēciskā piepūle, jo viņš vienkārši, nu, šim te risinājumam palūdza sarakstīt dzeju par lietu, laivu un upi, ja? Un pēc tam, nu, no rezultāta izveidot, viņš zināja precīzi, kādā repa stilā. Es to repa stilu neatceros. Es zinu, ka bija reps, bet kaut kāds priekšā bija vēl kaut kāds stils. Ja kādā repa stilā, nu, tad vajadzētu viņu arī sakomponēt, nu, pie viena arī tādā, nu, izpildīt. Ja, un, nu, principā, nu, bija klausāms, ja. Ja, tad es nezinu, vai tas ir, nu, tā kā patēriņa un lietojama lieta, ja. Nu, izklausās vairāk pēc rotaļlietas, tomēr mazliet. Nu, rotaļlieta, protams, lai gan es man šķiet redzēju vienu kanālu Latvijas, kuri lika, YouTube kanālu, kuri lika tieši šo te sintētisko muziku, ja, kas ir tieši copyright free, ja, nu, kā, nu. Ar mākslīgo intelektu, ģenerēt. Jā. Neko nemaksā. Nu, man nākamais tāds loģiskais jautājums ir, mēs viņiem, nu tagad šim te mākslīgajam intelektam, mēs varam pajautāt, nu, cilvēku valodā, tātad mums nav vajadzīgs, ja tā teikt, ne tur kaut kā tur, nu, programmētā iemaņas, ja, lai mēs tur kaut ko tur ieprogrammētu, viņam kaut kādu jautājumu, ja, mēs viņam varam uzrakstīt vienkārši cilvēciski jautājumu, kas arī vēl būtu pusnelēm. Viņš mums atbild tādos teikumos, kādus, nu, kā cilvēks veido teikumu, kā šito dabū gatavu? Tas princips īstenībā ir līdzīgs tam, kā tikko mēs runājām. Vienkārši atcerēties tekstu pēc jēgas. Ja mēs runājam tikai, nu, šī gadījumā par tekstu, ja? Atcerēties tekstu pie jēgas, nu, kur daļa no jēgas ir arī, kas tā ir pa valodu. Ja? Nu, jā, kas tā ir pa valoda, kāda ir doma, lai šo domu veidot, kas aiz kā seko, un tajā brīdī, kad ir jāveido atbildi, izmantot šo zināšanu, konstruējot atbildi. Tas nav tik sarežģīti, kā izklausās, jo mēs arī kā cilvēki esam uztrenēti tieši tā. Ja mēs nu, tādā latviskā kultūra telpā lietotu vārdu salikumu, kur tu teci, tad lielākā daļa, kas ir mācījušies tais pašās skolās, tais pašos laikos aptuveni, ja, tad ko teikt tālāk, kas ir pilnīgi random vārds, kam nav, tātad mūsu galvā ir šī konstrukcija. Ja. Pieņemam, kad ir mašīna, kas var šādas konstrukcijas atcerēties miljardiem. Nu, jā. Un attiecīgi viņas var kombinēt. Nu kā, nu tad tur šis ir viens, ja, bet nu, varbūt ir cits. Ja. Viņš ļoti labi zina, kas nāca aiz, kas bija pirms, ja, kāds bija konteksts, tad nu, latviešu valoda, kāds bija konteksts, ja, un tā tālāk. Ja. Iespējams, kaut kur netāli ir kontekstā pat ar muziku kaut kādu un tā. Jā, pareizi, tā jau cilvēkam arī jau tas pats. Ir tas pats. Tāpēc, ka mēs esam izgājuši līdzīgu, ne tikai skola, tas ir vesels tā kā kultūras, nu, tas skola ir daļa no viņas, jā. Jā. Nu, skola ne tādā institūcijas nozīmē, jā, bet apgūšanas, ja, visu kaut kā apgūšanas nozīmē. Jā, taisnība. Nu, labi, patērētājam būtībā šobrīd, tā kā tu teici, ja, nu, kā profesionāliem, kā palīdzības instruments, ja atrast precīzāk informāciju tieši to, ko vajag par tēmām, ko mēs jau zinām, tas laikam sanāk tāds vislabākais ieguldījums, kur
bizness, nu, teiksim kā, nu arī visur visapkārt runā, ja, kad biznesam vajadzētu tur uz digitalizāciju un digitālo transformāciju, ja, un tas viss tiek runāts riņķī apkārt, kur biznes, nu, es nezinu, lielāks, mazāks, ja, nu, mums Latvijā, laikam, pārsvarā ir mazāki biznesi, ja, nu, mums nav tur tādas tur miljardu kompānijas, ja, teiksim, kā ir pasaulē, ja, kur Latvijas līmeņa, nu, kaut kāds, nu, vidējais, varbūt mazais bizness, kur kaut ko no šitā varētu izmantot, nu, ja neskaita to pašu atbilžu meklēšanu tajā ChatGPT, ja, bet kur varētu izmantot, nu, kaut kādā savā ražošanā vai apkalpošanā vai ir kaut kas tāds, kas nāk prātā? Ja man būtu kāda laba doma, es viņu droši vien jau mēģinātu nopārdot, ja, jo es tā uzreiz nevaru iedomāties. Ja. Nu, es zinu, ka gan arī katrā sfērā ir šāda iespēja. Es pieņemu, ka nākamgad tu nevarēsi nopirkt veikalā leduskapus, kur nebūs uzrakstīts, ka izmanto mākslīgo intelektu, ja, lai ko tas nozīmētu. Ja. Ja, jo tas pašlaik tā kā ir pārdošanas virzītājs. Ja. Nemaz nerunājot par kaut kādām sarežģītām, būs lētie droni un priekš bērniem un ar mākslīgo intelektu un tā tālāk, jebkurā sfērā. Ja. Ja, bet tam nebūs tieši sakara to, vai tas tur tiek lietots vai tur nē. Man tas cerīgākais patēriņa laikam būs šī te visi iespējamie asistenti bīstamās situācijās, bet tas ir patēriņam. Bet no biznesa viedokļa jebkura veida asistentu iebūvēšana savā pamatproduktā. Jebkāda veida asistenti, viņiem nav jābūt tādiem, kas apgāž pasauli. Viņiem jāpievieno maziņa patērētāja vērtība, un tas atšķirs tavu produktu no konkurenta produkta. Es iedomājos, teiksim, daudz kur redzēti šie te virtuāli asistenti, tu ieej kaut kādā tur weblapā, tu kaut ko meklē, ja tā teikt, un tur izlic tev virtuālais asistents un saka, varbūt es tev varu kaut ko palīdzēt, ja, un parasti tur ir sagatavots atbildes, tā ir tā, ko tu sauc ekspertu sistēmu, ja, tad viņš pēc tā, ko cilvēks ierakstīja, ja, viņš mēģina atpazīt, tur zinām mērā, kaut kādu mākslīgo intelektu varbūt piesiet, ja viņš mēģina atpazīt, ja, ko viņš īsti gribējis, tas cilvēks, uzrakstot to jautājumu. Jo jautājumu jau var uzrakstīt arī nevis, vai tev vajag maisiņu, ja, bet maisiņš vajag, ja, zinām, ja, un mēģinam atpazīt to viņa nolūku, un tālāk tiek iedota cilvēka sagatavot atbilde. Kas man nāk prātā, ka droši vien arī te varētu tas virtuālais asistents tā kā izmantojot kaut kādu mākslīgo intelektu, tā kā apgūt dažādas tās situācijas, bet viņam vajag lielu to datu apjomu tieši par šo tēmu, vai ne? Tie visi tā kā konstruktora bloki, viņi visi ir pieejami. Tas pats, ka populārākais, ka mēs te arī vairāk reiz piesaucām ChatGPT, tā web formiņa, kurā var ierakstīt jautājumus, saņemt atbildi, tas ir priekš Harry Potter stilā runājot priekš vientiešiem. Priekš burviem, jā, ir pilnīgi citādāks, kas galīgi nav līdzīgs, kas galīgi nav formiņa, kas ir tā kā mašīnas saskarne, ja tādu lietojot kaut kādu terminoloģiju. Un tas nav tikai, lai uzdotu jautājumus, tur ir speciāls mehānisms, kā tu vari savus tekstus pats iemācīties. Pieņemsim, ka tev tas asistents jau neatbild uz dullo, viņš tā kā atbild pēc kaut kā, kas ir kaut kur sarakstīts, kaut aprakstīts, izdomāts, un tā, kā tu vari savus tekstus pie sevis, sākumā tekstu, tas nav obligāti tekstu, bet savus tekstus sākumā izlasīt, uzkrāt savu tekstu, tur lieto terminu vektoru datubāzi, kas, kaut kāda datubāze, kas to tekstu pārveido tā, ka tas ChatGPT pratīs izmantot savu miljardu lielo pieliekot viņai klāt tavu maziņo un atbildes uz jautājumiem viņš interpretēs caur tavējo pamatā, bet ņemot vērā savu lielo pieredzi. Tātad tieši tāpat, kā tu noalgot cilvēku, ar augstāko izglītību, pieņemot, ka viņam ir tā lielā bagāža, ja, ka viņš prot mācīties un prot atšķirt daudz ko. Tas nevienmēr izpildās, bet mēs pieņemam, jā, mēs pieņemam, ja, ka tas garantē kaut ko. Ja. Vismaz, ja ir vidusskola beidz tad tas kaut ko, ja. Ja.
Un šeit būtu tas pats princips. Tātad tu pieņem to cilvēku, tu viņam pasaki, re, kur ir mūsu normatīvā bāziņa, nu, es nezinu, tu šeit tev nedēļu laika izlasi, un pēc tam tu sēdēsi un atbildēsi uz jautājumiem. Princips precīzi tas pats, tas viss ir pieejams. Bet tas ir gan jādomā maksas. Tas ir maksas, jā. Tas ir jā. maksas. Bet tas nav, tas ļoti nelielas maksas salīdzinoši. Ja tu mēģini pats uzturēt ekspertu sistēmu, kuru tu mēģini apmācīt, man nav ciparu, bet es domāju, tas ir dārgāk. Jā. Okay, tātad faktiski, ja mums ir, pieņemsim, es nezinu, uzņēmums, kurš apkalpo pietiekami lielu klientu daudzumu, un mums ir kaut kādi savi produkti un daudzas ar viņiem saistītas problēmas, un mums ir tās atbildes, kādas viņas ir krājušās ilgstošā laikā, tad faktiski šis mums varētu palīdzēt gatavot, es nezinu, precīzākas, ātrāk, veiksmīgākas atbildes. Labāk saprast jautājumu, jo viņam ir tā lielā, viņš ir izlasījis visu internetu. Jā. Viņš tavu jautājumu interpretē caur visu internetu, protams, ar prioritāti tavai mazajai, bet tomēr konkrētajai lietai. Izklausās. Un atbilde ir arī tāpat. Tava mazā konkrētā ir pa priekšu, bet tas lielais. Cita lieta, ka tur var arī, tur jau tas pats viss stāsts, halucinācijas, un jo mazāk informācijas, jo tās halucinācijas ir lielākas. Ja. Jo vienkārši nav pret ko vairs pārbaudīt. Un konkrētā mazajā gadījumā parasti ir maz. Tu nevari sacensties ar internetu. Jā. Labi, paldies. Es uzdošu vēl tādu filozofisku jautājumu, tur noslēgumā. Kā tev šķiet, zin, kā mēs esam visi skatījušies Terminatoru, vēl tur 80. gados, tur mašīnas pārņem pasauli, tur mākslīgais intelekts, tā teikt, uzbruk cilvēkiem un tā tālāk. Cik ticami, kad varbūt kaut kāda tāda situācija, ka kādā brīdī tās mašīnas iemācās kaut ko to, ka viņas var apdraudēt cilvēku. Jo, būsim godīgi, datori tagad vada jebko, vai ne? Datori vada mums, es nezinu, visu elektrības padevi un loģistiku, un to un vēl visu kaut ko. Varbūt putekļu sūcējs nevar man uzlikt un iekost kaklā, bet kaut kādas lielas ziepes var savārīt. Un vai šis mākslīgais intelekts kaut kādā veidā mūs pārredzamā nākotnē var kaut kā apdraudēt? Šīs pasaules zinošākie tādā izpratnē, ka zināšākie prāti mēģina brīdināt, katru otro gadu ir pa kādam uzsaukumam. Šīs te lietas sākumā bija piebremzēt, tad tur kaut kā regulēt, un tie regulējumi arī, lielais, gan Eiropā ir savs regulējums, gan amerikāņiem tur ir savs, bet tas ieguvums patērētājiem ir tik liels, ka tie regulējumi nāksies pielāgoties realitātei, kura apsteigs. Un ja pašlaik jau mašīna var braukt zināmos apstākļos pati, tad pārskatāmā nākotnē tas notiks, protams, pats pa sevi. Jau pašlaik tik tālu, cik tālu jau viņa brauc pati, tajās vietās ir dažādi juridiskie kāzusi, kur... Ja kaut kas notiek, kurš vainīgs, ja? Kaut vai. Tur ir vairāk jau tie gadījumi, un katrs viņš ir tāds, ka viņu var ļoti, ļoti dažādi interpretēt, un tas viss paliks vairāk. Un tad visas lielās filozofijas problēmas par vilcienu un pārmijām, zini to, ka tur vienā ir, 10 guļi un otrā tikai viens, tad pagriežam vilcienu, lai nobrauc to vienu, ne jau tos 10. Kurš to izlems? Un līdz šim tas viss pamatojās uz kaut kāda cilvēka algoritmiem, kas nebija gluži racionāli. Ja. Tad arvien vairāk un vien vairāk to šāda tipa lēmumus pieņems automatizētas sistēmas balstītas uz sauksim viņu pa mākslīgo intelektu. Jā, sauksim viņu pa mākslīgo intelektu. Atbilstoši arī kā dažādos fantastu darbos var sagadīties, ka kādā no scenārijiem sanāk, ka cilvēces attīstībai vistraucējošākais faktors ir cilvēks. Un attiecīgi, ja šo faktoru izslēgtu, tad cilvēks varētu attīstīties visefektīvāk.
tas bija no melnā humora. Jā. Nu, labi, paldies tev par šo te ieskatu tātad mākslīgā intelektā, kas tas tāds ir. Nu, es tad kā kopsavilkumu es pašlaik varu teikt, ja, ka, ja neskaita kaut kādas, varbūt rotaļlietas, es zināmā mērā teiktu, ja ar kaut kādu attēlu radīšanu. Kaut arī es esmu redzējis arī, kaut kādus tur video klipus, ja tur, es nezinu, pie dziesmām, ja tur mākslīgais intelekts saģenerē, ja, un būtībā mums ir kaut kādu resursu ietaupījums, ja? Vai visiem patīk vai nepatīk, tas klips grūti pateikt, ja? bet arī ne cilvēku veidotie visiem patīk, arī taisnība. Ja? Tātad, bet man šķiet, ka tur man tā šķiet, ka tur tie attēli, varbūt tāpēc, ka es neesmu saistīts ne ar kaut kādu tur mākslu vai vēl kaut ko, ja? Bet tie tur attēli un kaut kādi tur mākslīgi veidotie videoklipi, ja man šķiet vairāk kā rotaļlietas, ja? Bet kaut kādā informācijas meklēšanā, it sevišķi, kad tas ir saistīts ar manu darbu un es gribu atrast precīzas atbildes uz tiem jautājumiem, ja, kas mani interesē, ja, kad pašlaik tas mums visiem pieejams, ja to varētu izmantot. Un attiecībā uz biznesu, ka droši vien, kā tu teici, tad jāskatās virzienā, kā mēs varam šo te mākslīgo intelektu kaut kur integrēt savā pamatproduktā, lai viņš mums dod kaut kādu papildus pievienotā vērtību mūsu klientam, mūsu patērētājiem. Kaut kā tā. Labi, liels tev paldies! Paldies, ka uzaicināji! Paldies, ja noklausījāties šo sarunu. Es esmu Inns, un jūs skatāties kanāla Rezumē LV, kurā parasti stāstu par tehnoloģiju izmantošanu ikdienā, bet tagad jaunajā šajā podcastu formātā arī sarunas ar dažādu jomu speciālistiem par tēmām, kas arī jums varētu būt interesantas. Šī konkrētā podcastu sērija par jautājumiem, kas ir saistīti ar informācijas tehnoloģijām, ir tapusi pateicoties Smart ID iniciatīvai un atbalstam, bet es ceru, ka mēs ar jums tiksimies jau nākamajos raidījumos. Šoreiz man tas viss. Atā. Identity anyone can trust. Jā, sveiks. Es aizdomājos. Man šitas runās, tu te runā. Jā. Tāda pauze, es domāju, kāpēc tāda pauze? Laikam. Salikt Trumpu tikai, Van Gogha stilā. Jā. Trumps un Van Goghs tur ar ausīm uzreiz, ja man asociācija. Nē, kaut kā saka. Abiem ar ausīm. Nē, bet